99. gadā tur bija pilnīgi godam nopelnīta zelta medaļa pasaules čempionātā. Viņiem man neutralizēja. Tas bija pēdējais gads, kad uz distances varēja būt vienas valsts vairāki tiesneši. Pēc tam izmainījās nolikums, tad lielvaras tomēr diktēja to visu pasākumu. Un tajā gadījumā bija Krievija, bija galvenais tiesnesis Krievs, tiesnesis, kas man iedeva piezīmē, bija Krievs, un trešo piezīmē iedeva atkal draugi. Ja? Un neskapēc šīs piezīmes sakrita līdz 46 kilometriem nebija neviena, un 46. sakrīt 3. Tad, kad es jau esmu kilometru priekšā otrai vietai. Kā tas var notikt? Mani brīdināja īstenībā, lai es nomierinos un varbūt pat atdodu vismaz vienu vietu Krievijai. Jo Krievs vinnēja, kur vēlāk diskvalificēja par dopingu. Otrais bija Spānis, un pēc tam ir atkal 2 Krievi. Jo Krievi visus šos gadus ir bijuši galvenie. Visās garajās disciplīnās vilkletikā ir bijuši galvenie medaļu konkurenti. Man palika bailes atklāt sakot, ka man tas devās tik viegli. Jo es vienmēr esmu startējis 2 disciplīnās, 20 un 50 km. 20 km es izstājos. Mana komanda, un es pats nesapratu, es biju ļoti labi gatavs. Es nesapratu, kas notika, jo es netiku līdz pat otrajai grupai. Es pat netiku 50. vietā. Es, kurš bija viens no pasaules līderiem, es netiku pat 50. vietā līdz. Un es ilgi negaidīju, pēc 3 km vienkārši nogāju malā. Bija ļoti liels velme, un es vienkārši, nekas nestrādāja. Nekas, es biju pieliets tā kā ar svinu. Pēc nedēļas, kā parasti, ir 50 km distance, uz kuru es īsti gatavs nebiju. 50 km es faktiski uz savu galvu, samērā tradicionāla lieta, uzņēmos risku. Gāju pēc sava, nepacietīgi. Es varēju tur spēlēties, es biju tik fenomenālā formā, ka es varēju spēlēties un vienkārši darīt to, ko gribu. Ja? Bet es nevarēju sagaidīt, kad tad es tagad dabūšu to, ko es tikko pirms nedēļas nedabūju. Un es nevarēju nociesties. Man vairākas tēzes manējie teica, lai es bremzēju. Sāk notikt kaut kāda baigā kustība tieši ap manu to, teiksim, ap šīm filmēšanas grupām, un kaut kas sāk kaut kādu mākoņu vilkties. Viss bija kluss un pēkšņi visu laiku, un galvenais tiesnesis viņam kaut ko pieved un viss, un es sapratu, ka ir ziepes pamatīgas.